Tā, šoreiz parunāsim par bērnu audzināšanu. Bet, ja nopietni, tad grāmatas apskats. Šogad pirmā grāmatiņa izlasītā Hedvigas Montgomerijas pamatskolas laiks grāmatiņa. Nu, kādas lietas tad grāmata apskata vispār? Nu, pats pamats ir tieši attiecības. Un viņa, nu, tā grāmata rakstītā diezgan draudzīgi, tādā vieglā valodā, nav pārbāzta ar visādiem pārspīlējumiem. Nu, tā kā Rīgas satiksme, piemēram, nu, tur ir briesmas, nu tas grāmatā nav, tur ir vieglā tāda lauku valoda, nu, tā lai tāds, nu, parastais fāterīts, lai var arī saprast, nu, tās lietas, nu. Kopumā ir tā, ka to grāmatu varētu izlasīt ātri, bet ja tev blakus tur čīkst un prasa tu reizi dzert, to gulēt un viss pie reizes, nu, tad viņa ātri baigi nelasās, nu, tā tas ir, jā. Nu, mēnesis pagājis, jau pusotras, nu, vienu grāmatu izlasīt. Kuram tad gribās to siksni paņemt rokās, nu, tad metam viņu prom un sākam drusku pašizglītoties. Grāmatiņa paredzēta vecākiem, kura bērni ir 6 līdz 13 gadu vecumam. Diezgan viegli lasās. Arī man kā vīrietim ir tīri labi. Un tiem, kas ir tādi slinkāki lasītāji, tad ik pa laikam nodaļas beigās ir kaut kādi tā kā idejas kopsavilkumi. Viņš nav gluži konspekts, bet visādi citādi, nu, var izlasīt tos. Un tā ideja būs apmēram skaidra. Bet, kas grib ieiet visā tajā lietā tā daudz dziļāk un nopietnāk, nu tad, protams, jālas ir no vāka līdz vākam. Un autori raksta diezgan vienkārši, nesarežģītās lietas. Jā, un, ir labi lasīt, jā. Tur mešs ar kaut kas, jā. Tā, grāmata, kā redzams, nav pārāk bieza, bet fāterīšiem varētu likties, ka, nu, tomēr ir drusku, bet varu mierināt, kad ir diezgan tādo, nu, tā kā lieliem burtiem rakstīts, ir visādas krāsainas lapiņas, ir, laikam jāpieiet ir tuvāk, tad jau neko jau nevar redzēt to kameru tik tālu nolik, tā, paga, tūlīt pienesīšu tuvāk. Tā, lai tad te var, nu, šitā te var būt savādāk, jau neredz tai kamerā neko. Nu, ko vēl daži ceļavārdi, tātad grāmatiņa uzrakstīta vieglā valodā, saprotami, par dažādākajām problēmām, ar ko saskarās vecāki un viņu atvases. Un, nu, ko turpinām lasīt, izglītojamies un dzīvojam draudzīgi. Čau!